Decembris iesākās ar tirgus kritumu, atveroties Āzijas laikam, tirgus nokrīt, kas tam par iemeslu par to video beigās. Bitcoins mums robežās 85,000, kopējā kriptovalūtas tirgus kapitalizācija nenotur pamatu 3 triljonu ASV dolāru un šobrīd ir zem 3 triljoniem. Ja mēs paskatāmies tirgus nostāju, jeb šo te Fear and Greed indeksu, bāļu alkatības indeksu, tad šobrīd esam virs 20, un kas nozīmē, ka esam vēl joprojām bailēs. BlackRock paziņo to, ka Bitcoin ETF ir viņa galvenie ienākumi. Michael Saylor Strategy šodien iegādājas kārtējo Bitcoin pirkumu un nopērk 130 bitcoinus. Ja runājam par tirgus kritumu, tad atveroties Āzijas laikam, tieši Japāna paziņoja, centrālā banka paziņoja par to, ka iespējams cels augšā procentu likmi, ko viņi labu laiku nebija darījuši, līdz ar to tas izaicināja tirgu un sākās neliels kritums. Ja tev interesē vairāk par kripto, ieskaties mana profila apraksta linkā.